Esiet sveicināti pirmdienā. Laikrāds šobrīd rāda 16:00, un tas nozīmē, ka jūsu ēterā raidījums ūdenzēļi. Double team. Quadruple team. Man atkal vienīgiem ir... Nē, man arī. Jā. Psihedeliski. Ja varat tikt galā ar atbalstu austiņās, mēs būtu ļoti priecīgi, bet es Rudolfs Kugrēns, Gunters Jonāns, Arturs Šenhovs un Arčibalds Šenhovs un Reinis Lācis esam kopā ar jums, kā jau katru pirmdienu, raidījums ūdenzēļi. Šodien daudz runāsim par, nezinu ko, rozjēru maiņas darījumu. Gunteram Jonānam ir sīga analīze sagatavot, vai ne? Ir. Bet sāksim kā vienmēr raidījumu ar Sportland dienas jautājumu. Un Sportland dienas jautājums šoreiz ir tāds, kas ir jāizdara pasaulē NBA, lai Joels Embiids beidzot aizvadītu spēli Denverā, jo šobrīd viņš pēdējo reizi tur ir spēlējis 2019. gadā. Pēdējā spēlē 5 minūtes būtībā pirms spēles tika pateikts, ka viņš nespēlē šajā spēlē. Varbūt tas viņam ir kaut kāda liela problēma ar to elpošanu augstkalnē. Varbūt tas viņam ar biatlonistiem jāpatrenējās Oberhofā. Ar Maļuhinu, jā. Starp citu... Vai tik nav tā kā man opsteica? Nu. Pilbiks. Pilbiks, jā. Nu, pastīsimies, atbildes ir diezgan daudz. Tie, kas vēl nav atsūtījuši atbildi, ja gribat laimēt Sportland konkursā 25 eiro dāmakarti un tikt uz apvienotā decembra un janvāra ūdenzēļu laimes rātu, kur varēs dabūt ūdenzēļu merčiņu, tad sūtat arī YouTube savas atbildes pie komentāriem. Tas nu būtu izstāstīts. Ir laiks sākt šo raidījumu pa īstam. Dāmas un kungi, Gunters Jonāns un jautro ziņās. Aiziet! Jā, sāksim ar to, ka aizdītā nedēļa bija tiešām jautra no punktu gūšanas. Jā. Viedokļi vairāk spēlētāji izcēlās ar iespaidīgiem rezultātiem. Sāksim varbūt ar tādiem, kas... Warm-ups. Tādiem iesildošiem, 62 punktu tur spēle, kas tur Karls Anthonijs Towns 62 punktus gūja, Devins Bukers 62 punktus gūja. Atzīmēšu, Bukers atkal savu to rezultīvo maču uzstāda zaudētā spēlē. Towns arī, jā. Tika nosēdināts un pēc tam kritizēts presenē. Savukārt 2 čaļi, pēc tam 70 un 73 punktu. Attiecīgi tur gan jau uzvarētos mačos Luka Dončičs un Joels Embiids. Attiecīgi 9. 10. spēlētājs NBA vēsturē, kas ir pārsnieguši 70 gūto punktu robežu. Protams, Vilks Chamberlains ar 70 un vairāk punktu spēlēm karjerā izcēlies. Un Lukam Dončičam, principā, aiz Chamberlaina nākošā rezultīvākā spēle šie 73 punkti. No cik punktiem ļauj rakstīt uz lapiņām un fočēties? No 70? Kobi neiemet 80. Kobi iemet 81, pareizi. Rest in peace. 81, 73 arī Davidam Thompsonam, jā, tas ir 73, 81 un 73 tad ir nākošie. Par kaut kāds spēlētājs, kas ikdienā met mazāk, viņš var šādu bildu uztaisīt, tur 16, tā kā viņam liels mailstones, vai tā ir kaut kāds noteikums, no cik tu raksti šito lapiņu fočējies? Es kādreiz iemetīšu punktu, tad uzrakstīšu. Cik iemet, tik arī uzrakstīšu. Tikai, ok, labi. NBA vai jebkurā līmenī? Jebkur. Dubultā matienē? Tuvākā laikā nav plāna. Vajadzētu atgriezties. Varam vasarā atkal getiņā uzmūt. Iespaidīgi arī varbūt tas, ka tieši arī tie Dončiča un varbūt tie Embiida gūtie punkti tādi, ka to Luka Dončičs izstāsta, ka viņš tā kā uz 50% tur spēlē un to Atlantu apspēlē un principā pusi no savas komandas punktiem gūst un nav tā, ka to tur izdara pret kaut kādu līgas tur vājāko komandu vai tas ir kaut kādā sagrāvē. Tur spēlē 5 punktu starpība, ja nemaldos. 5 punkti, jā. Filadelfijas spēle arī bija baudām. Jā, Filadelfija arī. Būs kādreiz 100 vēl kādreiz iemetīs kāds? Jā, mūsu dzīves laikā. Iemetīs? Es domāju, pieskaitam Lukam, viņš vairāk iemet 7 punktus papildu katrā caurdaļā. Labi, iedodam vēl viņam pagarinājumu, lai viņš tiek pie tāda perimetra spēlētājiem. Principā vajag, lai ļoti uzkrīt tālē. Un daudz sodu metienus. Luka pēc tipāžas vispār var būt diezgan piemērots. Es domāju, tie ir 2 galvenie nosacījumi. Kāds, kas ļoti daudz izbraucēs sodu metienus, lai tu vari bišķi atpūsties. Sodiņi paši pa sevi, kā palīdz pakāpināt to punktu skaitu. Lai vēl beigās kaut ko sasit, cenšoties, atgūties un tālos, lai kāds mūsdienās var tāpat iemest 11. Luka vispār piemērots būtu.
Jautra ziņa, vēl viena. Pirms tevis jautājām ziņām Jānis Kļaviņš saka, ka sākums, diemžēl, tika nogriezts, vai var atkārtot Sportland dienas jautājumu. Tātad, kas ir jāizdara NBA, lai Joels Embiids kādreiz aizdītu spēli Denverā, jo jau kopš 2019. gada viņš nav aizdījis nevienu spēli Denverā, sūta savu atbildi, Jāni, un ja tā būs asprātīgi, €25 dāvana no Sportland ir tavējā, turpinam ar jautājumiem ziņām, Tad jau tev rādio ievad neredzēt. All-Star spēles piecinieki. Aiziet. Nē, te vēl nesākās. Viņš ir paziņos piecinieki. Paziņot piecinieki austrumos un rietumos. Ar ko mēs sākam? Kas mums būs tas pirmais, ko mums rādīs? Austrums. Tad Tyrese Haliburtons, Damians Lillards ārējā līnija, Teitums, Jānis un Embiids. Pārbaudīsim, jā. Bez. Ir viena kļūda. Kas ir kļūda? Lillards, domā? Jā. No kas vietā? Bransons. Bransons vai varbūt Maksīs? Jā, abi der. Visi labāk. Visi trīs labāk. Jā, Lillards uz tādu varbūt savu... Uz vārdu izbrauca. Bet, tā, es domāju, pārējie 4, es domāju, tur bez jautājumiem vispār. Jā. Un rietumos... Zini, kā arī 2 spēlētājs no vienas komandas. Rietumos, manuprāt, arī tur... No līderiem. Lieli jautājumi. Viņš tagad mācos no ekspertiem, tātad 25 punkti un 7 piespēles ir uz vārdu izbrauc. Es nevaru mēģināt saprast, kāds, bet es piekrītu. Tagad tā skaitošās statistika. Lebrons 20. reizi All-Star spēlē. Tā ir viena kļūda. Pārbaudīsim tev kā ekspertu, kur ir. Kur tavuprāt, manuprāt, ir kļūda? Vai Durants? Nē. Lebrons. Jā, bet viņš jau tāds... bet viņš būs. Viņš vairāk balss. Viņš ir goda viesis tieši tā. Es domāju, ka viņš jau kāds 10 gadus pēc tam, ka viņš vairs nespēlēs NBA, viņš būs... Ko tu liktu viņu vietā? Pieciniekā. Viktoru Vembaņam. Okay. Labi, mēs varbūt pēc tam raidījuma turpinājumā runāsim par tiem rezervistiem, tad mēs varbūt arī pie padiskutēsim. Zini kā, tad padiskutēs, Tad padiskutēs. Vēl viena jautra ziņa ir Heat un Charlotte Hornets veikuši maiņu. Terijs Roziers no Charlottes aizmainīts uz Miami un pretējā virzienā Kails Laurijs un pirmās kārtas izvēle. Laurijs, Terijs Roziers jau ir pāris spēles nospēlējis, 3 Heat rindās, ne ar ko īpaši izcēlies nav. Laurijs nav spēlējis un visticamāk arī kā klubu vadība teica, līdz All-Star breakam nespēlēs. Mičs Kapčaks. Atklāts preses konferencē. Es pat domāju, ka varētu viņš arī vispār nepalikt iespējams arī tajā Šarlotē. Laurijs, diemžēl, iet uz grunti. Uz kaut kuriem, vai viņš tur tiks kaut kur aiztreidots vai izpirkts vai kaut kas. Bet kāds jau riskēs vēl? Neriskēs, kāds jau domās. Tas ir tas viens. Bet tas Rozieris, manuprāt, nebūs ar nekāds dižais paliks. Ja, bet man liekas, ka Heat tādā savā stilā viņi varbūt netiek pie tiem A+ džekiem, bet ņem tādus labus ar dažādiem trūkumiem un tad mēģina viņus tajā kultūrā slavenajā ielikt kaut kādā veidā. Es tev kategoriski vispār nepiekrītu. Heat stils jau tieši bijis ir iet pēc A+ džekiem un neņemt šos. Bet viņiem vienkārši nevienmēr ir izdevies. Laurijs, Lovs, visādas tādas. Labi, tie jau ir apkārtējie spēlētājs pret Butleriem un tiem visiem. Tā jau par Strēlīs ir neseksīgais A+ džeks. Es viņu pričam redzēju. Viņš ir vienīgais viņiem vispār, kur var savpakot zvaigzni, kas tur ir pēdējos. Bams, nav? Nē, paņemtiem. Paņemtiem. Nē, bet ja mēs uztaisītu ar 25 gadu nogriezu, Railijs tur vienkārši ir ilgi strādājis, tad jau viņi būtu tomēr starp līderiem. Jā, es runāju par kādiem pēdējiem 5, 6, 7 gadiem. Viņi mēģina kaut ko labu ar acīm redzamiem mīnusiem savākt un tad kaut kādā veidā izspiest no viņa maksimumu. Katru gadu viņi tā mazliet tur papildinās un kaut kādu vienu spēlētāju piemet rotācijā, tādu it kā ok. Jā, es mazliet kaut kā citādi šo nolasīju. Man tas vienkārši sasaistās to, ka jūnijā viņi bija galvenie kandidāti it kā uz Lillardu. Un tagad, acīm redzot, viņi ir izkāruši balto karogu, jo viņiem tagad šobrīd vairs tikai viena pirmās kārtas izvēle, ko viņi var aizmainīt. Tas tā nav īsti railīgi atmest visas kaut kādas cerības un labi, Roziers. Tas ir tas nākošā labākā lieta, jā, Damian Lillardu. Bet Butleram jau ir 34 gadi. Es saprotu domgājienu, ka, ja nebūs šo sezonu, sazinu, kā būs nākamā sezona. Man prieks, ka viņi cenšas, bet man arī ir bailes, ka ir pavēlu. Tātad tu gribi teikt, Slaveno, te viss ir beidzies? Nē, nav viss beidzies. Es domāju, jo viņi joprojām var kādam no tā austrumu top 3 izbojāt pavasari, bet es šaubos, ka viņiem pietiks 4 sērijām. Kuriem viņi varētu izbojāt? Milwaukee būtu tāda, kur viņi iespējams varētu. Jā, Bamam nav vēsturiski labi gājis pret Embiidu, jo Embiids ir
milzīgs. bet arī Philadelphia, starp citu, Embiidam tomēr vēsturiski, diemžēl, nav veicies. Vienmēr kaut kāds vaiga kauls salūst vai kaut kāda celes sāpēt. Tu reiķini viņam kaut kas divās spēlēs. Veseli Heat varbūt pirmajā kārtā nav tā komanda, ko tu noteikti gribi sev pretī, bet es domāju, ka viņi arī, viņi var tikai varbūt pabojāt kaut ko sev, vai viņi pabojāt kaut ko citiem, vai viņi reāli priekš sevis kaut ko nedomāja. Bet, lai gan tajos gados, kad viņi tik līdz finālam, neviens nedomāja, viņi tur kaut kur var izdomāties. 2 fināli iepriekšējos 4 gados un 1 Jimmy Butler metiens, kas atstās pret Stīpu un būtu bijis 3 fināli. Ja tādā ziņā man šķiet... Jimmy. Rudralā. Labi, pabeigsim visu jautrāko ziņu. Nē, tā jautrībā, lai mēs viņu noslēgtu. Paldies Pētam Rēliem, ka viņš spēr eksistē. Ja mēs atskatāmies uz šo nogriezni, es domāju, neviens no mums nebūs tā ierakstījis. 4 gados viņam ir 3 konferences fināli. Viņi vēlreiz pēc tā iet. Viņi to līgu padara interesantāku un nav tas garlaicīgais 8. sīts, kas... Vāk nerskaisim. Forši, ka viņi vēlreiz mēģina, bet man ir aizdoms, ka nebūs. Kas vēl mēģina? Jā. Milwaukee Bucks mēģina. Milwaukee Bucks mēģina, it kā jau viņiem tik slikti negāja, bet nebija apmierināti ar to, ko viņi saņēma, un pārāk ilgi negāja Adriana Grifina trenera karjera. 43 spēles, vairāk kā pussezonas viņš aizdēja Milwaukee Bucks. 30 uzvaras, 13 zaudējumi un atlaists treneris vietā Docs Rivers. Kurš jau bija no trenera aizgājis prom, jau bija sezonu iesācis TV analītiķa lomā. Rivers atkal Austrumu konferencē, viena no pretendentu komandas priekšgalā stāvēs, bet tāds savdabīgi, manuprāt. Jo pēdējos gados ar tādām labām komandām viņš neko tādu arī nav parādījis. Es pamanīju, ka visos līmeņos man šķiet, ka visiem ģenerālmenedžeriem ir 4-5 treneru telefonu numurs. Ja Baskonijā visu laiku papildu maina 4 treneris, tad NBA arī tā. Kas vēl tāds labi? Doku varētu paņemt. Jā. 8. gads bija, baigi forši, superīgi. Un, kas zina, beigās varbūt nostrādās. Netic gan tam. Zinu, kurā problēmā viņa durās. Manuprāt, tā pati atlaišana, ja mēs skatāmies pēc visām pazīmēm, nevar Jānis spēles laikā sevi pats uzmanīt atpakaļ laukumā, nevar jau 4. sezonas spēlētāji iebilst, spēlēsim citādāk. Acīm redzot, tur bija liela problēma. Bet grūti sezonas vidū, kas viņiem ir atlicis? Vai viņiem jāriskē pirmgadnieku vienā no pēdējiem, gan jau Adeta Kumbo tādiem pīķi gadiem? Vai arī jāņem nosacīti, es lieku pēdiņās pārbaudītā vērtība. Un viņi ar to atlaišanu izdarīja ko loģiski, bet nav īsti arī tā tālākā plāna. Tāda super labi. Jūs domājat, no tā pieejamā trenera klāsa, ko jūs Budenholzer, tagad pusgadu vēlāk? Kas Reina tur notika? Ne, bet Budenholzers jau, pieņemsim, viņiem, it kā jau, es nezinu, varbūt treneris tur kaut kā nekontrolē to komandu vai vēl kaut ko, bet tā iestrādes jau strādāja. Viņiem tur bija top 3, top 4 aizsardzība pagājušajā gadā. Šogad viņi tur 20. vietā. Jā, tur es Grifina atlaišanu loģiski. Kam tu maini kaut ko tādu, kas tev reāli strādājas? Varbūt tur treneru personība, varbūt nav. Tas Budenholzers nedabūja no tās komandas to, ko it kā no viņiem visu pārāk daudz play-off izgāšanās. Jā. Varbūt tur kaut kāds neliels korekcijas. Vienu uzvarēja, bet citas. Viņi pēc tā, ka viņi visu laiku vinēja to regulāro tur ar atrāvienu tajos austrumos un pēc tam tomēr nedabūna to, ko viņi tur gribēja dabūt. Bet vai tev tā visa sistēma jāmaina tur līdz galam? Es domāju, ka tā jau varbūt sezonas sākumā bija tāda, kaut kāda. Vēl viena atbilde man šeit parādās. Drew Holiday ir nenormāli labs aizsardzībā. Tomēr pazaudēja to čūskas galvu, kas sagaida visus tos saspēles varīdās, kas dzen pāri tiem aizsargiem, un tad beigās tev atliek, vai tev tas no muguras kaut kur ķer, vai tev jāiedriblē iekšā Jannī vai Brukā Lopezā. Es domāju, tas arī... Nē, tas Lillard acquisitions redzēsim pavasarī, protams, būs īstās. Vai viņi ar to savu uzbrukumu uzlaboto, bet ar to savu finishing varēs, kompensēt to. Kas ir jāizdara trenerim, lai būtu konflikts? Tik daudz uzvarot. Cik es bijis vai redzējis, kad komanda uzvar, nav nekāda konflikta. Kāda var būt konflikta? Grūti pateikt, tiešām grūti pateikt. pateikt. Kā liek spēlēt? Ko viņš tādu gribēja? Nē, viņa sezonu redzēja, kā viņa sezonas sākumā spēlēja ar to augsto aizsardzību. Es saprotu, ka Brukam Lopezam ir, tas fiziski nestrādā. Es redzēju, kā es izskatos, esmu liels lācis. Jā, es redzēju, kā es skrienu. Tas bija ļoti aizdomīgs viens gājiens.
Nu, ja mēs tā, Okay. tas par kādreiz ir varbūt tas, kādreiz ir tas, ka tāda- nevajag sarežģīt lietas, ka, nevajag, kā saka, pārbūvēt lietas, kas jau tā kā strādā, vai kaut ko bišķiņ tur piešpaktelēt, piekoriģēt varbūt, kaut kādas spēlētāja rotācijas pamainīt, kaut kāds matchups. Varbūt tev tieši tajos kaut kur pietrūkst kaut kāda figūra tajos starp tiem spēlētājiem, bet tā komanda, visi pagriezīs pilnīgi otrādi. Ja pagājuši, ka tā bija laba aizsardzības komanda ar tādu vidēju uzbrukumu, tad tagad viņi ir punktu mašīna, otrs rezultīvākais Indiānas, bet laiž iekšā. Zini, play-offos var būt labāk, ka tieši ar punktu samest, nevis galotnē tur iestrēgt. Pa nogriezieniem. Varbūt. Play-offos aizēsim. Varbūt. Es piebildīšu 6. pēc spēļu skaita 6. ātrākais atlaišanas gadījums kādam trenerim debijas gadā. Ātrākais ir. Un ne jau ar sliktu bilanci. Jā, trešā labākā bilance Davids Blats 30-11. Kad Lebrons iecēla Tyronu Lūvu vienpersoniski. Bet izcīnīja titulu tajā gadā. Jā, un Džeks Makinijs bija sāka 10-4 un tad novēlās no velospēda. Un Lakers arī izcīnīja titulu. Tātad Tituls. Milwaukee ir tituls. Doks Rivers. Doks zirgā. Otrais tituls. Doks skatās to vēsturi, yes. Nice. Man pat īsti nekas nav Jā, jādara. būtu gaidījis ilgāks, viņa nogrūst no riteņa arī. Tas nice bija tādā reverse balsī tādā. Nice. Jā. Šīs ir ziņas? Yes. Vienmēr ziņu noslēgumā mums ir jāpasniedz šīs nedēļas tā. Tika viņš kadrā. Tagad, Finance MVP balva. Un kam tad mēs šodien pie kā Reini ceļo Finance MVP balvu? Kas bija kandidāti? Džeks Makinijs nomirs. Bohi. No tā rīta? Tad viņš nav vairs, ja? Viņš vairs nav vairs. MVP kandidāti. Gunter, vai tu vari pastāstīt vairāk, kurš iemeta 26 punktus pret Barcelonu? AP. Andrzejs Pasečnieks. Viņš 5 mačus pēc kārtas 19 plusiem. Big money's coming. 2 uzvaras pēdējās 5 spēlēs. Tas ir 66% no komandas spēlēm šajā trešā Palencijā. Big money's coming. Tu coaches pocket, ha? Es nezinu, es ceru, ka vismaz Andžēja poketā un ka viņš var laiž tā, kā gribētu prom no turienes. Domāju, viņš negrib nākamgad spēlēt Spānijas otrajā divīzijā? Es domāju, viņš gribētu spēlēt kādā Spānijas stiprākā komandā. Es arī pieļauju. Roberts Blumbergs 20 punkti pret Rodas Kolossus. Rezultīvākā spēle šajā Grieķijas un Eirokapu komandā. Laba sezona. Aigars Čēl pēc noklusējuma 24+7+6. Dīvaini, ka no double-double. Jā, ļoti švaks. Turklāt zaudējumā pret Gdiņu, kur, ja es nemaldos pēdējā vietā, tas bija mazliet negaidīts. Viņam tomēr laba komanda. Ričards Vanaks turpina gūt punktu uz minūti zeļu sastāvā, tā kā Joels Embiids un Vilts Chamberlains 24+4 Keilā 22 minūtēs. Bet šī ir viena no tām reizēm, kad mums kā arī Latvijas-Igaunijas līgas pārstāvjiem ir jāatzīst, ka vienā citā komandā arī kāds Džeks labi laiž. Viņu varētu atpazīt pēc tā, ka viņš pamāna, ieliek tālo, tā ir tāda viegla smīniņa skrien apakaļ, ko parāda tribīnēs. Jā. Olains Ekspress. Un tā nav Gunta Baško. Tas ir Artūrs Ausējs. Basketbola klubs Ventspils uzvarēja VF Rīga. Un nevis Latvijas-Igaunijas līgā, bet Kaus. Jā, es tā ziņā, ka mēs esam pārstāvi. 27,6 no 9 tālē bez kļūdām. Sodiņš arī salika tāds snipercienīgs spēle, kur arī redzam bildē. Viņš pat laikam no zaķis tos bicīšus parādīs. Artūram tipiskāk, viņš vienmēr kaut rāda tribīnēs. Artūr, ja tu klausies vai kāds var uzprasīt Artūram, kam viņš rāda, man ļoti interesē vispār. 29 efektivitāte un Ventspils nākamā sestdien veda +6 uz Rīgu. Starp citu, labs basīts gaidāms. Piektdien Rīgā, sestdien Rīgā. Nākamajā raidījumā mēs runāsim par vēl vienu basīti, kas būs 8. februārī Rīgā. Varam tagad nesteigties. Varam arī steigties par Eirolīgu. Kurš ies? Es iešu. Iesiet? Mums tajā vakarā, starp citu, trade deadline raidījums šeit. Tu jau biļeti dabūji? Jā. Okay. Tam man liekas, tavs pienesums trade deadline. Diskutabls. Okay. Tikai humora departamentā. Es varu sekot līdzi. Labi, nav tā, ka Rudolf pēdējos raidījums, simtiem fanu raksta, kāpēc Kukurāns vairs nav tik smieklīgs. Ko tas noticis? Kāpēc viņš tik nopietns? Es visus joks atdodu pagaidām tūrē. Viņš tikai pa naudu dod joks. Joko pa naudu. Jā, bet... Tāds tu esi, joko pa naudu. Labi, bet tad pie jokiem pēc Finance MVP vēlreiz apsveicām Artūra Ausēju. Un tagad mums ir jāiet šajā brīnumainajā sadaļā, kā karstie pipariņi. Un šoreiz tātad pirmie karstie pipariņi atkal kā vienmēr ir pa apģērbu. Un kas ir interesanti, mums ir 4 dalībnieki, bet mums nav Kuzma.
Mums nav šie ierastie. Instagram izmet. Jā, pirmais ir. Nebija spēle šodien? Devins Bukers. Skatāmies, kāda Devins Bukers bija. Nu, tikai zolīdi, nevar saprast, kāpēc viņš ir no slimnīcas savu otra darba medbrāļu kostīmu atstājis apakšā. Nu, kaut kas tur jokains ir. Nav tik trāk arī, vai ne? Normāli, jā. Tu vari vizualizēt Žanu pēnašanu. Tā ir Rīs Haliburtons. Arī vēl viens, šis jau tāds ciņšīgāks, tās bīkses tādas plātas, tad no drēbes kāpja paņemts kaut kāds turku žaketīte. Es gribēju teikt, izstāst, ka viņš Turcijā strādā viesnīcā par Šveicaru. Ļoti labi. Šis bija, kaut kad viņam bija jānonāk karstajos pipriņos, un ne šoreiz viņa soda metiena dēļ, bet Jeremijs Sohans. Skatāmies, lūdzu, tāds ļoti, ļoti plāts armijas kamuflāžu biks, un tie apavi arī redzam kaut kādu savu. Un kāpēc viņš... Laivas tipa. Man patīk, ka viņš pirms spēles ir bijis kādā Mārtiņa Beķerējā izstāst kaut kāds... Nē, vai kas te? Kaut kāds maisiņš tāds izstāst kaut kāds kūka maisiņš. Viņam tāda... Ne, man arī patīk, ka tur tie 3 dažādi tā kā stili tur. Jā, viss ko. Augšā te būs vienkārši jāuzcer, kas jāuzvēl, kas pagadās. Ņemot vērā, ka viņš ir pols, gan jau viņš kaut kādam Gdaņskas tirgumu izgāja cauri. Bielastoks, jā, pareizi, tas ir tas tuvākais. Un Jasons Teitums negaidīti ir iekļuvis arī. Un es teiktu, ka Jasons Teitums, viņš bijis kaut kādā krāsošanas, te mākslas kaut kādā ir klasē. Ir tas Hollis krāsu festivāls vai kaut kas tāds Walls krāsos, lieldiena. Ļoti interesanti. Viņa apģērbs izstāst pēc kolāžas, kā tur vairākas lietas saukts kopā. Mozaika kaut kas tāds. Viņa apģērbs izstāst pēc manu bērnu mākslas darbiem. Apģērbs izstāst pēc šitā krāsotāja, tā darba. Dizainē. Bet, mums ir favorīts. Liekam balsojumā, es kā tautas balss, es no mūsu nobalsoju par Teitumu, vai ne? Tā. Protams. Jā, Tur kādreiz Cālīšu grupas labākais mākslinieks dizainējs. Nevar nobalsot. Un tagad mēs paskatīsimies Sportland konkursu atbildes, kas ir ļoti daudz. Starp citu, kas ir tāda interesanta, bet tā atbilde neuzvarēs, bet, jo ir vairākas tādas, ka jātiek vienkārši NBA finālos pret Denveru, tad būs jāspēlē. Būs jāspēlē Denverā. Jā, man patīk, jā. Bez jokiem. Kādam ir jāpasaka, ka Jokičs nespēlēs tajā spēlē, un tad viņš aizbrauks un spēlēs, aizmainot uz Nuggets. Ābols 360 saka, ka jāmani fistē tas, lai viņš tur spēlē. Uz Nuggets viņš uz beņķa sēdēs, kā viņš spēlēs tieši. Kaut kad jau uz beigās tiks viņi... Nē, pret ko viņi jautājums samainīs? Jā. Pret Joko. Jā, jo tur jau nav. Tikai Kentaura apkārt, tur nav pret ko mainīt. Pilnīgi visus tad jāmaina. Misters... Mukatersons? Mukatersons? Tim Mārtiņš raksta, ka viņš nezina, kas tur NBA notiek, bet viņa sētā ar kāstālu varēja visu panākt un sarunāt. Šī ir numur 1. Šī ir pagaidām ļoti laba atbilde, jā. Denverā laikam nē. Šitā būtu drīzāk, tur varētu, kā panākt, lai Jokičs nespēlē Denverā ar kastāls. Zirgu. Apsolot 30 soda metienus, bet tie jau viņam gan arī katrā spēlē tāpat ir. Tā, vēl par to, ka nespēlēs, un vēl vienu piesolot MVP un kasti ar saldējumu Gaiziņš. Okay. Bet viņam to nespēlēs. MVP arī attālinās. Arī attālinās, taisnība, jā. Ja nemaldos 7 no 38 atlikušajiem kaut kāds tāds aptuvens skaits. Var izlaist. Bet tas vēl ir normāli. Jā, var izlaist. Var izlaist vēl. Pagaidām labākā atbilde. Man šķiet, ka būs pīs. To kastarāli, ja? Kastarāli pagaidām ir labākā. Regulārā sezonas pēdējo spēle parasti tāpat viss sēž, tad atliek tikai 6 izlaist, viņam tas cels pamps. Man šeit izslīdēs MVP. To redzēsim. Bet tagad rubrika. Pēc snieguma nav tā, ka viņš ir tā kā bankā. Nedēļas. Tagad All NBA tad. Redzēsim. Es domāju, ka Dembīts, ja viņam pietrūktu viena spēle un būtu pēdējā spēle, viņš neizlaistu viņu. Viņš zipātu. Dembīts toģis zipātu. 100 punktu, pa kastālu zipātu. Zipāt, jā. Arī Denverā zipāt, ja vajadzētu zipāt. Kur vajag tur zipās? Šogad tikai finālā vai Denverā. Bet klau. Kafejnīca Diana. Tagad turpināsim runāt par tām zvaigžņu spēlēm. Ir pamatpiecinieki, visiem izņemot man ir aizsūtīts prognozes, kādiem vajadzētu būt rezervistiem. Jo vecpabalgā internetu traucējumi. Jā, nedēļas tēmā. Tad par to Artūru, bet Guntar, tu uzņemies virsvadību šim, jā? Yeah? Guņa. Uzņemies nedēļas tēmas. Tu esi kā guns mūsu tumsā. Tas parāda mums pareizo ceļu. Okay. Es nezinu, ko mums liks pirmo. Gaismiņu. Gun. Visu reizi. Es neko neatceros, kā redzat, jā. Kā producenti pastrādājuši. Man patīk tās zaļā krāsiņa. Kas ir zaļā krāsiņa? Tie, kas ir tikai tiem cilvēkiem. Rēnija, Deriks Vaits ir. Cik tev kopā ir? Bostonieši 3, ja? Jā, 3. Tev nav Browns, jā? Nav Browns, jā.
Kurš ir ielicis Julius Randle kāds? Guntārs. Nu skaidrs, tas ir fantasy dūris. Tu esi redzējis, kā viņš spēlē basketbolu? Es redzēju, ka viņam otra rezultīvākā sezona karjerā. Viņš tur double vāc un viņam komanda 4. vietā Austrumu konferencē. Tas bija tas, īstenībā es domāju par Randles un man pat tiem Porziņš un Randles. Porziņu es ieliku tādā varbūt, kā tautieti. Bet jūs visi tā ielikāt Porziņu, vai jūs visi arī ticat, es domāju, ka viņš būs? Viņš varētu būt, bet jautājums, kā tam pieies. Bet vēl viens, kas man liekas nav ielicis neviens mums, ko es īstenībā domāju, vai viņš vai Randles bija vienīgais, jo Austrumam nebija grūti, Austrumam tie aizsargi ļoti ātri aizgāja. Es varu minēt, ko teiks. Viņa izcelsme nāk no valsts, kur dzied Felicitā. Precīzi. Paulo Banchero bija man vēl kandidāts, jo viņi... Albino un Romina Power. Jā, jo viņš labu sezonu aizvada un arī Orlando Magic labi spēlē. Bet, es domāju, ka aizies Randles. Es arī tā kā lieku to Randles. Pagaid, jums nevienam nav Paulo Banchero, ja? Nē. Francis Wagners, ne? Oi, nē. Nē, viņš pirmkārt ļoti daudz izlaidis. Un Banchero ir top 2. Bet es tagad... Par KP, protams, ka tas tādā bišķi optimistiskajā latvietī, bet nav nemaz tas frontkorts tik iespaidīgs austrumos. Nav tā, ka tur nenormālākie dūži ir priekšā. Varam palūkt producentiem, varbūt, lai vēlreiz parāda. Mēs, laikam, Adebayo visi vienbalsīgi ielikām un Porziņu arī, ja mēs aizpildījām tāto frontkortu. Kurš ielika? Tīri statistiski. Jo pats es ielicis Allen. Porziņš tā arī. Nē, es neesmu Allen. Allen ir Arturs ielicis. Jārēc Allens, jā. Skotijs Bārns no priekšpēdējās komandas. Vajag jau kaut kādu statistiku. Kurš švakāk spēlē, man liekas, pēc tās maiņas. Jā, pēc maiņas spēlē švakāk, vismaz statistiski. Bet ko es par KP gribēju papildināt, es tā, lai sev atvieglotu to domāšanu, atvēru šī gada fantasy status. Un fantasy viņš bija no austrumu tiem, kas frontlainam kvalificējās bez sākuma piecinieku džekiem labākais. Tur tādā, tas nav īstais basketbols, tas ir cipariņu kaut kāda kombinācija. Bet es domāju, ka Bostonai ir realistiski, ka 3 džekus var likt. Nebūs nekāds sākuma piecinieks kā Atlantai rekordgadā. Un tad jautājums Teitums, Browns, KP vai Deriks Vaits, kur tur varētu būt? Ir reāli. Es teikšu visam godīgi. Man iedrošināja tas vienkārši, ka Džons Hollingers viņu ielika sev. Un tas ir objektīvi viens no gudrākajiem basketbola prātiem, kāds ir. Gan žurnāls tā kā bijis, gan otrajā pusē strādājis klubā ir. Un man tā viņa loģika patika. Kā viņa Amerikā sauc? Lielais Reins? Nē, neesmu dzirdējis. The Big Rain. Tev man šeit sauc pa Tiny Archibald. Tiny Archibald. Jo bija tāds varants spēlētājs. Tā nav iesauka kādai tevai ķermeņdaļai. Oh. Nē, tieši nav. Jā. Bet, Big Rain, jā, Big Rain. Nē, Big Rain ir tas tur. Ošanieks. Mani daļai iedrošina faktors, ka tajā garā gala konkurencē viņš sacenšas ar daudziem tādiem neefektīviem spēlētājiem. Keksiem. To Randlu, to pašu Bārnsu, kas varbūt daļai nav viņa vaina, viņam tur jādriblē cauri ir sastrāgumam. Un Kristaps, kur viņam vienīgais principā var pieksīties, ir, kas arī var daļai ārpus viņa kontrolas, ir kaut kādas izlaistās spēles, jo viņš jau tā Bostonai, kas ir labākā komanda līgā, dara pilnībā visu, ko vajag. Viņš nemet garām, viņš postā ir vienkārši fenomenāls šogad. Tāds sev katru reizi izprovocē piezīme, aizsardzībā viss izkārto. Es domāju, viņš ir vienīgā kantūrs, vienīgais trūkums ir spēles. Kas cits? Super viņš laiž. Rudolf, bet es domāju, ka neieliks no mums tiem visiem. Nē, es ļoti ceru, ka... Nosauc kādu, kas ir galīgi garām un kādu, kas ir... Parādiet vēlreiz. Man tas Skotijs Bārns likās galīgi garām. Skotijs Bārns liekas galīgi garām, un viņš noteikti tur nebūs. Bet es saprotu, ko Artūrs darīja. Artūrs gribēja būt mazliet ārpus kastes, vai ne? Tā. Artūrs viņš būs Tairijs Maksī. Tu neesi ielicis. Viņš bomārs. Pagaidi. Jā, vienīgais. Viņam ir... Jā. Kura vietā aizsargi? Pa kur viņš te labāk? Es domāju, Jalen Brown varam mest ārā mierīgi. Maksīs superlaiž. Maksiem ir jābūt. Ar lielāku lomu, ar lielāku atbildību un vēl efektīvāk, labāk. Skaitliski var arī vienkārši izmest tos protokolu skaitļus ārā. Maksīs ir priekšā. Bez variantiem. Labi. Iesim tad pie... Artūram nav daudz gariem, visu to Jared Allen. Nē, nav laika. Viņam ir tādi garie, un tāpēc uzreiz tas izceļās. Jo teorētiski ir 3 frontkorti. Es gribu, lai vienā brīdī 5 centra laukumā. Okay. Bet tu gribi pārēc konferenci? Nē, Gutars gribēja, lai tu tev vienīgam ir Butlers. Jā, es arī par Butleru teikšu godīgi. Bet viņš ar ļoti daudz ir izlaidis. Vakal bija tajā jaunpiebalgā? Šajā kontekstā
Man vienkārši šķiet, ka ļoti bieži ir tā, ka mēs All-Star spēles tīri... Viens, kas nespēlē. Labi, mēģinām šito izstāstīt. Tīri kalendāra specifikas dēļ, jo All-Star spēle ir jāizved februārī, jo sezonas vidū vai kādu notikumu. Mēs nonākam līdz tam punktam, ka kaut kas jābalso. Un tad tā, Butleram ir 30 spēles, tam ir 36. Tas ir sliktāks, bet ieliksim to. Un tad sezona beidzās. Butleram ir kārtējā sezona, kur viss ir kārtībā. Viņš nomāca tur, 66 mačus. Un pēc 10 gadiem, kad skatās All-Star spēli, viņam radās nepareizs priekšstats. Bet es atšķirībā no NBA komandām, es All-Star spēlēm tās spēles tik traki nevērtēju. Jo galu galā kāds ir jautājums, kur ir 12 lielākās zvaigznes. Un Butlers gan šo zonu, lai gan jāatzīst, ka Miami pēdējā laikā mazliet apšaubām mauc. Bet Butlers gan šogad, gan pēc kāda visa CV, manuprāt, ir starp tiem 12 labākajiem spēlētājiem. Tik vienkārši es piekrītu, ka es viņam mazliet to CV pabīdu uz priekšu un esmu neobjektīvs pret citiem, bet tā ir daļa tāda man vērtējuma. Es uzskatu, ka Butlers patiesi labāks. Arī labi varētu iedarēties. Tas ir joks par kādu sirds problēmu, es nesaprotu. Es nezinu. Okay. Bet, starp citu, es intereses pēc apstījos, jo tagad ir ļoti populāri tie visi EPM, RPM un visi tie pārējie, kas paņem plus mīnus un vēl saliek kopā ar to, ka viņš ir tieši laukumā ar tiem un nav laukumā ar tiem. Kristaps Porziņš 13. līgā, tā kā pēc tā viņš ir pelnījis būt. Kristaps katru gadu ir to advancēto tāds darlings. Pirms Vašingtons nebija. Vašingtonā viņš jau arī bija tur. Jā, bet tas ir tikko. Tas nav kāds. Es gribu pateikt vienu iemeslu, kāpēc Brownam nav jābūt All-Star spēlē. Es nezinu, vai mūs troļo viens skatītājs vai vairāk skatītāji, bet es nezinu, varbūt Reini Torres ievērojis jau 3 raidījumus pēc kārtas vai pat jau pirms arī jaunā gada. Vienmēr pirmais komentārs, kad mums sākās tiešraidi, ir kaut kas par to, vai nevajadzētu bumbu vairāk KP Bostonai un kāpēc Brownam ir tik daudz bumbu. Tas ir vienmēr viens no, arī šodien, redzi, ir tur par to, man liekas, pats pirmais. Ir. Vai KP nevajadzētu vairāk bumbu, bet labi. Jā. Viņa aizstāvībā viņš man šeit patiešām ir sācis saprātīgāk laist. Kurš? Browns. Sezonas sākums bija, man liekas, trakāks. Labi. Es domāju, ka iesim uz rietumiem. Pagaid, vai viņš Jarrett Allenu neaizstāvēs? Jo Jarrett Allenu viņš nav aizstāvējis vēl vienīgais. Es domāju, ka Cleveland ar tik daudz traumām, cik viņiem bija, ir tik augsts. Tur bija jābalvo kāds Džeks, kurš no otrās līnijas ir pavilcis to komandu. Skaidrs. Aizsardzībā, un mēs jau vērtējam aizsardzību. Gunters mums vienmēr stāsta par Rudīgu Bēru un tādu. Kāpēc mēs nevaram Jarrett Allenu izcelt? Paskatāmies ar rietumus tad. Jarrett Allenu izceļam, skatāmies ar rietumus. Tātad Arturs ir vienīgais, kurš ir ielicis Vembaņēmu. Kas tam Gunteram tur ir? Gunteram ir Holmgrens un Foks, kas ir vienīgais, un Jordi. Labdarības projekts. Pārējie visi, Markadens. Kā neviens nav ielicis Foksu? Ir Foks, Guntera. Tad tu viņās Reinzerēs teikt, kā neviens nav ielicis Leonārds. Nē, man ir Bukers, Edvards un Karijs. Man ir viņam priekšā. Austrumi, manuprāt, bija daudz vienkāršāk. Tas spēlētāju klāsts ir krietni mazāks un rietumos negribūs kāds apbiežotais. Jā, es piekrītu, ka manā sarakstā Foks varētu būt tā kā 13. Bet ko darīt? Tu neesi Deivis ielicis? Es ielicu Čet Holmgren. Jā, bet es tieši priekš tevis ieliku Čet Holmgren. Ne, Deivis, es tur gribētu kaut kur ielikt, bet es neredzu šobrīd, kur, tāpēc, ka... Es pateikšu priekšā, tur uz zāli izcelt. Viņš ir 10. vietā viņa komanda, bet Deārons Foks, jūs esat abi ielikuši Steph Curry, kas liekas it kā, atkal jocīgi, kad it kā es neesmu ielicis Steph Curry, bet, Foksam pat ir tāda paša cipara, principā, šajā sezonā, tā kā Karijam un Karijs ir 12. vietā. Nav tāda paša. Ja mēs kaut kādu metienu efektivitāti apsmies, Karijs met cik tālos spēlē 40%, Foksam nav tas pats. Kā viņam tas palīdz tā viņa komandai? Domā, ja mēs samainītu komandas vietām, nebūtu Foks tur pats. Mēs samainītu Viktoru ar Četu. Es varu zinu, ko pateikt, par ko man likās, ka Karijam arī šobrīd ir tā komanda varbūt 15. vietā vai 10. vai 1. Man likās, ka Karijs arī ir sasniedzis to popularitāti līdzīgi kā Lebrons, ka viņš ir kā štāta iebalsotais starta piecinieks. Tad viņš būtu starta piecinieks. Jā, bet nav iebalsots. Jā, es saku, es esmu pārsteigts. Izbalsošanas robežas tagad ir, jā. Viņa lāpa var tikt. Viņam to rozi iedeva. Bet Gunter, tur nav neiedeva. Ko tad? Tur viens bielicis pie gara francūzes. Labi, davai pastrīdēties, kāpēc vienam ir un pārējiem nav. Šī ir all-star spēle, nevis all-white. Wow. Sākās. Wow. Bet viņš ir zvaigzne. Mēs pat negribam kaut kādās iedziļināties vietās vai statistikās. Tas, ka viņš tur per minūti dominējoši statistiku demonstrē, tas ir labi. Un kā rukijam viņam tās uzvaras tur piedosim. Es neredzu, kā var nelikt NBA superzvaigzni.
jau tagad kaut Rookie All-Star, kas mums ir bijuši pēdējie. Nu, tu esi jau Šaks. Holmgren, ja? Jau Lebrons. Griffins, Blakes. Blakes Griffins. Man šeit Lebrons nebija pirmajā gadā. Bija vai tad? Jau mīgs. Jā, Mings, cits stāsts. Es tev vienkārši atbildētu, Vembanjam ir labs, bet tur, diemžēl, tā konkurence ir tik barga. Es nezinu, ar ko viņš man tur teorētiski iet kopā vienā katlā. Es katram jums izmetīšu kādā ārā. Nu, dod, parādam vēlreiz, ko tu met. Bet es uzreiz varu pateikt, ka... Gunteram skaidrs, ko es metu ārā. Čets. Holmgrens. Nu, un Rēnim tu met. Džordžu? Markanen. Buker. Vai Džordžu. Nu, pāk, Bukers ir aizsarg. Caur aizsargu Tev jāskatās, kas ir... Tad Džordžs. Polam Džordžam nenormāli labs gads ir. Labs, bet pa daudz tur tie kliperieši. Nu, bet Ne, tie kliperi visi vienādi. Es atkal kaut kā skatos to, ka kliperiem labākais spēlētājs ir... Tas, kurš to komandu bišķi tā kā pamainījis, ir Hārdens, lai arī negribētu to Bet tu arī Leonardas ielic. Leonardu, tāpēc, ka tā kā vēl viens kliperi vajadzēja. Tā kā tam Leonardam atkal tie cipari ir, tie metieni. Nē, Džordžam cipari arī jaudīgi, to nevar nolaikt. Tie zēni šogad ir, jāsaka, laiži. Bet... viens no viņiem paliks autā. Viņš būs bēdīgs, neapmierināts. Objektīvi, ja būtu kaut kādiem mīnuspunktiem par to, ka vienkārši neuzsāc sezonu komandu un izšķīgs savu ceļu no turienes ārā. Nē, tas ir tā labs points tādā ziņā, tu būsi tuvāk taisnībai, tāpēc, ka to darīs treneri. Šajā gadījumā treneri to balsojumu, tur uz to var tā paskatīties. Bet mazliet arī Hārdenim var pieksīties par to, ka viņam tas usage, kas ir cik uzbrukums komandas beidz, viņam ir vēsturiski zems. Viņš patiesībā nemaz nav tik liela loma Los Angeles komandas. Divreiz zemāks nekā Pīķa gados, un tā es saprotu, ka tas izlasīsies absurdi, bet viņam ir kaut kāda 700 punktu vidēji spēlē, kas pie mūsdienu NBA, kur katrs zvaigzne met 25+, ir tīri pamaz. Viņš nemaz nav tik liels noteicējs, cik tā varētu domāt. Viņš ir piespēlētājs labs. Jā, es piekrītu. Pie šīs argumentācijas, kurš bija Derek White austrumos ielicis? Viņš pat kaut kādas. Nē, citu konferenci rietumos viņš pat nebūtu tuvu piekrīt arī tam. Man liekas, mēs jau to esam vairākas reizes. Un tiem spēlētājiem viņa kaut kā vajadzētu tā kā izlīdzināties bišķiņ. Pa daudz ir, tajos rietumos mēs teiksim, neviens pelikāns vispār tā kā nav pieminēts. Jā, es gribēju kādu pelikānu iespiest, bet nezināju, kā CJ McMullen ielikt. Jā, nav kur ielikt, pieņemsim, tiem spēlētājiem pašiem, tā, kad uz to austrumu konferenci varbūt būtu lielāks šans. Nē, es apdomāju McMullenu ielikt. Bet tas nebūtu pamatot. Labi, gaidīsim tad oficiālos rezultātus. Starp citu, man ļoti patīk komentāros. Es šo epizodu arī redzēju, kur Marcija Creatives raksta, ka KP nav jābūt All-Starā. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka VV teica, tikko viņam bija viņa leģendārais kārtais raidījums, viņš teica, ka KP pat Latvijas izlasē, viņš nav pirmā, pat Latvijas izlasē, ja viņš atbrauks, viņš būs 2., 3., varbūt pat 4. opcija tikai. Ja? Kā Latvijas izlase 4. opcija var būt NBA All-Star? Vienkārši tas pasaka, cik mums stipri izlase. Jā, 5. pasaulē. Vai arī Valdi. Valdim tajā dienā tie numuri ne tās liekas, cipari. Labi, viņš tur spēlēs ar to numuru, ko var gribēt. Es domāju, Valds vienkārši troļo visu. Tā, paskatāmies nedēļas Žani. Nedēļas Žanis, kas ir interesanti. Es nedzirdēju to komentu, bet varētu nedēļas Valdi arī likt. Varētu, jā, bet ziniek, jauna nominācija. Interesanti, Jasons Tatums liksim kādam klausīties to visu un izvilkt 4 labākos. Tatums neuzvara, Bielistokas tirgus uzvar un Džeremijs Sohans ar 42% šodien kļūst par nedēļas Žani. Likās, ka ir viegls favorīts, bet ne. Man liekas ļoti dīvaini, ka viņš piepūšamās laivas kājās. Tas ir tie apaut, tas ir kaut kas, ko es tā kā... Tikai kādreiz multinēs zīmē. Viņos moški ir nereāli Mošiem bija šitās liels tāds... Bet nav tā, ka no tās Bielistokas, ja jāņem vāgie, to es aptīrīšu to tirgu, vai tur pāri upē skriet, un viņam šitie negrims. Negrims, varbūt. Pāri robežai uz Lietuvu. Jā, varbūt tās. Pajautāsim. Tu domā, ka viņi tur apakaļ pie migrantiem stum iekšā? Uz Baltkrieviju pēc tam? Labi, neiedzināsim, apsveiksim Džeremiju Sohanu. Pastīsimies vien karsto pipariņu, kas ir iespējams viens no maniem mīļākiem Eiropas basketbolistiem uzvārdu dēļ, ko man patīk kaut kā teikt, izrunāt. Džordžs Papajanis ar vienu rocīti panāk pagarinājumu. Skatāmies, kādu metienu iemeta Papajanis. Tas ir Turcijas čempionāts. Vispirms Bakča Šahir tā ļoti pārsteidzoši viegli aizdibadājis pēc 96-93, pieminēju šo. Jā. Tā. Uzliek ķirsīt kūciņai. Visi beidzies. Einam, jā. Bet Papajanis. Opā. Domāju, kāds pārtīs Bakča Šahirā būtu. Un pagarinājumā uzvar? Fenerbahče. +5.
Lūdzu, paskatīsimies vēlreiz šo metienu. Šis ir Labais. Tikko tā priecājos. Tagad nepriecājos vairāk. Šertes Šanlī. Kāds Pirmā Turcijas opcija aizsardzībā par Krista Porziņu. Bum. Ļoti labs mēģinājums. Jo pret 3. ceturto var likt tādu vāju. Tā kā tāds kārtais pipriņš, pastīsimies uz Sportland atbildēm, lai gan mums ir tāds labs favorīts pagaidām uz uzvaru dzīvē. Jā, pagaidām tur raksta to, ka ir mums arī bazarīši bijuši, atceries? Jā. Pagaidām komentāros ir rakstīts to, ka ir jāliek Singapūras satīna kaut kāda pirmā albuma tā pagarinātā versija, nezinu. Labi, okay. Explicit, jā. Pateikt Joelam, ka procesa uzticamības dēļ Jokiču viņu pavizinās ar zirgu. Ok, labi. MVP balvas noteikumos ierakstīt, ka bez Denveras... Seksuāla metafora? Nē, zinot Jokiču, nē. MVP balvas noteikumos ierakstīt, ka bez Denveras spēles tā nevar tikt piešķirta, tad viņš noteikti spēlē, tas gan... Ko? Rūģu. Pagaidām, aizmainot viņus Nuggets, vēl viena atbilde piesaistīt brīvprātīgos bezvēst pazudušo meklētājus. Jau viņš ir gabina. Fināli jāsaka, ka Zēļu skauti vēro šo spēli. Tad viņš noteikti spēlēt, domājot par karjeras otro pusi. Starp citu, treneris Oskars Zurkovs speciāli skatījās, tā kā Zēļu skauti vēroja šo spēli. Jā, viņš tāpat paņēma nerada, un Oskars teica, ka tāpat bija laba spēle, nenožēloja. Vakars pa tukšo izskaut. Nē, viņš teica, ka lasīts. Pagaidām favorītos paliek, man liekas. Tas pastāmies, kas ir vēl dzīvē, pa komentāriem. Veikens, tas ir Arturs Šēns ieraksts, ka šodien ir freidisks raidījums. Laikam mums ir bijuši pat daudz... Man liekas, nav tik freidisks. Tas ir par to, ka... Vienkārši es rakstu, ka Dembīts vienkārši maisā jāizved laukuma centrā. Man patīk, ka viņš atbild. Liela maisa vajadzēs. Jā, to 110 litrīgo miskastes. Jā, es tuvojās šobrīd arī, bet mums tagad ir rubrika Letiša Bēra. Reini, ko tu mums vēstīsti? Kā jūs zināt, vēstīsi. Šajā rubrikā ir jārunā par kaut kādām mazzināmām nenozīmīgām lietām, un šoreiz es vēlējos iesaistīt jūs visus. Trīs, jo mēs katrs zinām, ka basketbolā ir tā, visiem acīm redzamā zvaigžņu pilnā sadaļa, kur Zigmārs Raimo uzmet gaisiņu Francim Lācim. Visi līdzutēji priecājās, jo tās ir tās divas zvaigznes, uz ko nāk skarīties, tad Dāvids iecērt, bet es domāju, katrs no mums pietiekami ļoti savā dvēselē mīl to brīdi. Kāds Rihards Berkolts ienāk no soliņa. Starp citu vakar ļoti labi. Jā, 1-1 pasēdz, kaut ko tādu nejaušu kļūdiņu uztais pretiniekiem arī aiziet cauri. Artūrs Strelnieks saucās 3 bumbas urkumā, ka tie mazāk zināmie, ka tie lomu spēlētāji. Kad Guga Nacvilišvili pielabo un skrien atpakaļ saviem briežu soļiem. LBL2 spēlē iespējams. Briežu soļi. Katrs no mums, es domāju, kādā brīdī ir ļoti cienījis kādu mazāk zināmu spēlētāju, tāpēc ņemot vērā, ka nākamā ceturtdiena ir jau NBA maiņu liegums, es jūs visus pamudināju izvēlēties kādu sev mīļu šādu spēlētāju. Es sapratu, ka mans dokuments ir aizvēries, es te biju vēl sagatavojies. Es sapratu, ka man dokuments nav pat vēl atvēries. Kādu sev mīļu spēlētāju, kurš divu variantu, ir pārāk stiprā komandā un tādējādi netiek pie pietiekam liela spēles laika, un jūs vēlaties, lai viņš nonāk vājākā un var uzmirdzēt, kā viņam tas pienāktos, vai arī pilnībā pretējs variants, kur tu esi vājā komandā un grimst kaut kādā nevienam neredzētā aizmirstulībā, jo kurš gan caurdienas vakarā skatās Detroits Pistons. Es varu? Oskars, ja tu vari sākt, Oskars, starp vakar skaties Detroits Pistons. Viņu uzvarēja, jā. Tā viņš man solīja. Es gribētu teikt, ka man patīk viņa stāsts, un es gribētu, lai viņš vēl viņam tur smaga dzīve. Man liekas, es izvēlos to, kas tagad ir pa stipru komandā, tāpēc viņš nevar uzmirdzēt, kā viņš varētu uzmirdzēt. Es gribu, lai Bones Highlands tiek projām no Los Angeles Clippers. Uz kādu vājāku komandu, kur viņš var uzmirdzēt. Vispār Clipperos ir kā 2-3 tādi, kas varētu kaut kur pamirdzēt. Man ir vēl viens no Clipperiem, kurš varētu uzmirdzēt. Ne obligāti tādā stiprā komandā. Russels Westbrooks, piemēram, kodā Vašingtonā varētu skriet un triple-double atkal vākt. Viņš tagad labi mirdz. Man liekas, viņš mirdz tādā ziņā. Kā vajag. Tas ir tā no zila gaisa, vienkārši jūs pa Clipperiem runājat. Man tas tā ienāc prātā. Bet jā, man gribētos redzēt Bones Highland vairāk spēlēt. Man vienmēr liekas, ka visvieglāk atrodamie tie starter tipu spēlētāji ir centra pozīcijā, un tādus mēs varētu
kāds 3-4 jau man izvilku, bet es gribēju īpaši Nazu Rīdu izvilkt. Domāju, ka viņš tur no to divu ēnas iznāk, tad varēs redzēt tādu Marcinu Gortatu stāstu, kur pēc tam vēl kā 10 gadu starteru lomā varētu uzgriezt. Okay. Tu gribi dzirdēt manu teoriju? Man ir aizdoms, ka Towns var aizmainīt par kādiem 3 viduvējiem spēlētājiem, pacelt Nazu Rīdu pamatsastāvā, viņa Gobert labāk sadara un Minnesota vēl vairāk uzplaukt. Pum. Kur būtu tā komanda, kur uzmirdzētu pēc tam Towns? Tas man neinteresē. Es nezinu. Tas man vienalga, un lai viņš, nezinu, uz Ķīnu brauc kaut vai. Ne jau politisku iemeslu dēļ, basketbolu. Nē, man nešķiet, ka viņš ir labs uzvarošs spēlētājs. Bet labi, par to stāst. Man Nasu Rīds foršs spēlētājs. Līdzīgs, man liekas, Hepam. 3 varianti, pa kuriem es tā vairāk piegāju no tās... Man Kliparos Treimans bija izvilkts vēl tur kā opcija. Bet viņš, kas tur netiek kā spēlēt, bet varētu palīdzēt. Es tur skatījos Detroitā, tur tās Joe Harris sēž uz soliņa, kas, visās komandās vienmēr var noderēt. Baltais Kāls Korvers. Baltais Džeks, kurš var iemest 3-punknieku, bet viņš tur laikam nav pilnīgi vesels. Un tad ir vēl viens baltais Džeks, kurš sēž... Ņujorkā? Nē, Oklahomā sēž viens baltais. Vispār netiek pie kaut kādas iespējas sev parādīt. Varbūt Dāvsbartnē. Bet tā gluži nav tā komanda, kas tur bezcerīgi. Viņi ļoti, ļoti cerīgi. Bet viņam tur tā šobrīd neizstās. Viņš vienkārši nerakstās pēc tā vecuma iekšā komanda, kur visi 22, 23, 24 gadi. Viņš tur tāds, un viņš un Miciču abi divi sēdēt sērbu valodā savā starpā. Tas ir Eurolīgas fani, kur visi gribētu redzēt, kā viņš uzmirdz kaut kur vai iemirdz. Stāšu Vezenkovs. Nav tā, ka super maz spēlē, bet līdzīgs tās var būt. Man tad ir arī žēl Evan Fournier, kurš ir tur Ņujorkas pašā tālākajā galā. Pēdējais līguma gads. Citu Ņujorku veiks kādu maiņu, tas ir ticam, ka viņš kaut kur aizbrauks. Bet spēlēs diez vai. Jā, tad es noslēgšu. Aleksejs Pokuševskis. Vai esat redzējuši, kā spēlē tas 2-11 ļumīgais Haribo gumijas lācīšu augums, kurš var izdarīt... Tas jau San Antonio laiž. Oklahomā. Tā ir viņa 3.0 versija varbūt. Ja tev jāsēž aiz citu ļumīgā, tad tu esi cik tad bezcerīgs tu esi? Nē, bet ja mēs uztaisītu 2 minūšu klipu par Pokuševs labākajiem epizodiem, parādīt cilvēkam, kas nav skriejis basketbolu, un šis ir, tāpēc tas sporta veids labs. Vienīgi, kāpēc viņam pleci ir tik šauri, tā kā... Dāmi arī nav platāki. Bet tas nelaidz spēlēt. Dāvs jau met trojkas. Ne, bet Pokuševskis pagājuši gadu 36,5%. Čips Engelens pārgāja no Spurs un uz Thunder. Sāk strādāt. Sešām spēlēm. Protams, neslīdz viņas pilnā nopietnībā. Bet pagājušajā sezonā bija tāds posms, kad Oklahoma spēlēja ar viņu kā centru, kas bija fantastiski interesanti. Un viņiem pat labi Gilģis gāja laukumā vienlaikus, un šozon viņš arī tas pats stāsts. Tur ir 14 spēlētāji, viņš sēž malā. Es gribu redzēt Pokuševski atbrīvotu. Gunter Millītim tur minūtes iedots, nav brīnums. Poku atcēlās Holmgrenam. Ai, tu visādi kaut ko davai. Šitais laikam būs šīs sezonas ejošais. Tur jau, zin kā, tā kā pirms pāris gadiem Denvers vai Luka nekas tur nebūs. Nē, Čets ļoti labs spēlētājs, tiešām. Es domāju, zvaigzne līgā uz 15 gadiem. Bet Viktors ir kaut kas tur. Viņš ir noteikti, bet tas ir mums jau nav vispār nekāda domstarpība šajā jautājumā. Es saku, Viktoram noteikti būs labāka karjera kopumā. Viņš ir talantīgāks spēlētājs. Viņam nav labāka debijas sezona kā Četam, un šobrīd Čets ir tuvāk All-Star spēlē nekā Viktors, tāpēc, ka viens ir pirmajā vietā konferencē, otrs ir pēdējā. Bet tā visā pārējā es tev 100% piekrītu. Iedod ko pretī. Viņam nav lai mēs aizietu viral. Viens ir kaut kāds ļoti labs lomas spēlētājs, otrs tur taisa cirku visos variantos. Ko kā vajadzēja sabojāt? Labi. Bet cik labi jūs tas mūviņš viņam, es redzēju to mūviņš, un tad Goberam, izpogāja Goberu kā suslika. Mums būs jādās atsevišķi podcasts. Redzējāt, kā viņš liecās garām Embiidam tajā 70 punktu spēlē, protams, un viņam principā roka jau bija tev, viņš tā kaut kā iemet. Es nevaru parādīt pusāķīt, tas bija. Es parādīšu pēc raidījuma. Kas laikam nav labs raidījuma saturs. Skatītājs parādīšu ko ļoti interesantu. Paši atrodiet Google, māka taču. Inspektor Gadget. Tā ir Marek Meijer, taču es jau Letiša Bēra rubrika ir noslēgusies. Jā, man patika ļoti labi kandidāti, visi pacentāties. Jā, un nebija tā, ka kāds pasaka, kur manā jau iztērēja. Jā, katram bija. Joša Pokuševskis atbrīvo viņu. Bones Highlands. Varētu viņus visus salikt. George. Viņš varētu visus salikt 33. komandā vai 30. Vegasas Broken Dreams komandā. Jā. Tievākā komanda. Jū. Mēs visi paņemām tāds. Jā, Bones Highlands jau var ļoti pareizi, jā. Nesrīcāts pa centru arī bišķi pamaz mums. Bet būtu jautri. Būtu skatām. Dāvs pa 4.
Vēsbruks tur visu komandā. Jā. Labi, BetSafe top 5. Skatāmies, kādi ir rezultāti. Top Un 5, skatāmies top 5, jaunās top 5. likmēs. BetSafe. BetSafe. Iepriekšējā nedēļā notika šādi te interesanti notikumi. Prometēju uzvāra Apoel un atkal šitais dabūna savus Prometēju punktus. Tev vienkārši ir jāsāk maksāt viņiem tur. Viņi tev velk BetSafe. Kurā līgas komandā tu strādā? Vai ne? Ejam tālāk. Ārģīs. Mans komentārs besījārā. Nu jā, tas viss paskaidro. Viņš lika pa pretiniekiem. Ejam tālāk. Clippers uzvar Lakers. Edžam iziet šitais. Žēl, ka viņš nenāk. Kopš kuru laiku viņš kļūst tik garlaicīgs? Kopš nenāku. Viņam nav jāuzklaus mūsu kritika. Kaut ko tādu uzlikšu garlaicīgi. Ejam tālāk. Es Mavericks Kings un Lukam Gunters. Diezgan iespaidīgs. Gunters mums šajos mēnešos vienkārši visiem izskola. Varētu kādu koeficientu uz nākamo mēnesi pārlikt, jo viņš tad pa daudz jau šobrīd. Tā nedrīkst. Un paskatāmies, kas man notika. Žalgiris neuzvarēja izbraukumā Partizānu. Partizāns. Padzied Partizāns. Padzied. Es nemāku. Okay, tu birojā visu laiku to dari. Kopvērtējums. Gunters 11,5, Edgars 5,72, Arturs 7,85, Rudolfs 3,75 un Rēnis 1,75. Jā, paldies. Skatāmies jaunās izvēles. Prometēju uzvaru Veneciju. Protams, Arturs tā. Negaidīti. Ejam tālāk, 1,75 viņam no BCF. Viņi var būt par šito. Es šoreiz eju pretī, es saku, ka Veneciju uzvar Prometēju. Es aktīvi fanoju par Prometēju piebildīšu. Tu? Man to jāapzina. Okay. Prometēju. Venecija. Venecija var uzvarēt. Jā, bet šeit Venecija matemātiski vairs nevar tik playoffā, kas ir maz problēma. Nevar tikt? Jā, nevar. Tur viss ir beidzies. Moškiņi, zin, kādreiz komentēs, saka, viņi spēlēs atbrīvot. Jā, cerēsim šo. Prometēji sasiets rokas. Komiķi ar citreiz izrāda norunāt atbrīvot. Nezinu, kāds jau, jā. Bet, jā. Tas Žeks no Liepājas. Tajā gada komiķa apbalvojumā bija tāds Žeks no Liepājas. Viņam vispār izcēs, ka vienalga viss. Okay, es neatceros, kā viņš sauc. Labi. Augumā liels. Ok, ejam tālāk. Viņš daudz runāja par savu mazā draugu neredzēšanu. Ok, jā, bet viņš nav māks Liepājas. Okay. Kurš zemnieks? Varbūt. Ejam tālāk. Celtics uzvar Pacers. Atkal Edgars tādu. Edgars neriskē. Mājās Celtics uzvar. Tālāk no krāsnes. Buļi. Galīgi. Kuku. Ejam tālāk. Žalgiris Panathinaikos. Panathinaikos uzvar. Zaļo derbijā. Jā. Diezgan daudz latviešu dosies šo spēli. Jā, tu arī dzirdēts, jā. Kaut kas dosies tur. Es būšot, laikam. Es būšot? Ok, labi. Un vēl kaut kas. Reinis tagad. Kings handicaps -4,5 pret Heat. Tieši, lai es izlīstu tev garām. Tieši Miami Heat drausmīgi spēlē. Protams, ka Butlers pēkšņi atdzīvosies šo spēles tā paredz, bet man visa likme uz to, ka Sacramento var daudz samest un Miami spēlē tā kā dubļos to futbolu kaut kādā lietas laikā. Tas BCF top 5. Tā spēle, ja Venecija uzvar, tad skaidrs, es tā neapzīšu. Pagaid, bet šī ir pēdējā nedēļa. Jā, noslēdzošā. Nesaka pēdējā. Noslēdzošā janvāra. Jā. Bet tagad vēl interesantāk BCF rubrikā. Mums tās saulēns jau jātud. Tas saulēns buļu izvēlīties. Un man liekas, ka tas iesūdz pagājušajā dēļ, jo tenis man lika vilties. Jo man liekas, es uzliku, ka Novaks Džokovičs kārtējo reizi uzvarēja savu Australian Open. Man te jāiejaucās. Es redzēju Edgara tvītu, kur viņš teica, es zināju, ka Janniks Sinners uzvarēs. Kā tas vispār sasaucās kopā? Acīm redzot, viņš negribēja dabūt buļa likmītes. Atceraties, pie kā viņš stažējās medijos? Pie kā? Kiro Lipman. Bija ģenerālis un leitenants. Bija kaut kas tāds, jā. Atceries? Tādā ziņā stažējās. Bet arī pie Kiro. Ir teikts visi varianti. Pie Kiro arī ir daļai tas, ka tu, lai kas notiktu, ka es taču Liepājā uzcēlu halli. Ne? Buļītis, tad viņš zināja, ka vinnēs Sinners, tad viņš zināja, ka vinnēs Džokovičs, uzlika buļi likmēs, ka vinnēs Džokovičs, mīnus gotiņas, plus 75, 75. Buļītis bija tāds aprāvies, kā tur pirms tam labi gāja. Eirovīzija jau drīz nāk. Bet tagad es esmu ļoti pārliecināts, ka es dabūšu gotiņas, jo man jaunā izvēle, lūdzu, parādām. Aļona Ostapenko tiks, bļāj. WTA Lincas 2004 sieviešu vienspēļu turnīra finālā. Jā, 3 gotiņas tad nāks manā koridā, kad Aļoniņa uzvarēs pusfinālu. Jā.
Es nezinu, kas ir Lindas turnīrs. Tas labs ir, nu gan jau. Austrijā, laikam. Nu jā. Nē, nu tas jā. Iepriekšējais bija Austrālijā, tagad ir Austrijā. Tā viņi organizē pēc alfabētas VTA kalendāra. Uz Bermudām brauks tālāk. Nu, Tad Kolumbija. Spēlē kopā ar Bulli. Kolumbija, tu jau Bahreinu tur vēl. Angļu. Spēlē kopā ar Kolumbijā. Bulli un kļūst par Latgali. Cereļuli un Guntāru, kur jāspēlē. Jāspēlē atbildīgi tajā BCF. Tāpēc esi viņu mārketingā nolikts. Jā. Tāpēc viņus sauc. Klausieties, mēs tagad oficiāli ik pa brīdim drīkstam reklamēt Džilindžera raidījumu, jo viņi ar sponsorē BCF. Jā. Klausieties epizodi ar Raimondu Paulu un šodien premjeras ar Kozio, man liekas, viņam ir. Es domāju, tu esi. Viestur Koziola? Viestur Kozio, jā. Interesanti. Bet bija interesanti arī ar Raimondu Paulu. Rudolfs iet tikai tur, kur šotos dzer, kur Nē, nu tas teorētiski ir. Runājot par šo, nes, ka pēc veikans raksta, ka Embiid būs pāļi bazarā pēc kugras. Kas Jā, patīk kā nejaušs Mēs komentārs. īstenībā filmējām vienā tajā pašā dienā. Viņa pišķi pēc. Man tāpēc viņš nebija Denverā. Denverā. Jā, īstenībā tāpēc. Šitas labi. Bet kā mēs Tagad dodam? jau tu vari runāt, kā gāja vispār tur tajā. Pāri bazarā var nostīties, gāja ļoti labi. Sadzēros mazāk kā likās, bija 1,5 tikai. Tas bija uzreiz pēc pēdējā dzēriena. Man patika. Tu saproti, ko tu jau pateici? Lepns tāds. 1,5 tikai. Tas 90% cilvēku daudz tikuši tik tālu dzīvē. Nu, nē, bet, Bet Latvijā mazāk. Bet kā tu pūti tā kā trubiņā uzreiz, tad, kad ir bez mazā izdzers pēdējais dzēriens, tad tomēr tas ir visticamāk iepūt pēc 20 minūtēm būtu mazāk. Nu, labi. Neliekas? Mārtiņš Zelčs. nezinu, tas- Embiidam jāiziet pie Ainas puišas, lai sakārto galvu. Šis tāds izvilks no Tas ir jau- 2007. Es gada. teiktu, ka šis ir pēdējā, man, labs mēģinājums. man patīk, ka viņš ir pieminējis Ainu Poišu, jo viņš man rēti ir pieminēti pēdējā laikā. Nav vispār. Mārtiņš vienīgi ir uzvarējis šo zonu. Vai tas neietekmē mūsu viedokli? Nē, mēs esam Bet, godīgi pa labākajiem. jāapstāst, bet man, Nedēļas MVP mazliet ietekmē. es pagaidām gan gribētu teikt, ka tas, kad mūsu sētā ar kasti alus varēja visu atrisināt, man pagaidām vēl patīk labāk. Nu, Izklausās man pēc Senkoviča no Viltas konta. Mārtiņš. Nu. Nu, kam dodam, jūs varat izlemt šoreiz? Tam komentāram pa Ainu? Kad vēl mūsu raidījumā Aina tiks pieminēta? Labi, Bet apsveic. viņi jau tāpat tika pieminēti. Jā, savā ziņā. pieminēt jau viņi ir. Nu labi, dodam. Tam komentāram? Jā, tas ir Mārtiņš Zelčs. Viņš neuzvarēja burtiski pagājušajā nedēļā. Man šķiet, ka tas ir sākumā. Nē, nu, labi, nē, Viņš ir no Valmieras puses. Tu Tas esi- ir obligāti Tev jāuzsver. maksā algu par to, ka tu izvērtē Jā. humoru. Jo tu saproti humoru. Stāv pāri visam Valmieram. Es varu izlasīt pēdējo bazaru biteru. Izlasi. Bet ļoti slikts, man liekas. Davai, spēlē. Sliktie ir labākie. Endijs V. iedot viņam nirēja ekipējumu ar skābekļa balonu. Jā, labi. Varbūt skābekļa Es tev piekrītu, trūkums šitas ir traucē slikts. spēlē. Šis ir slikts. Jā, šis tik slikts, Jā. varbūt ir labs. Nē. Nē, nav tik. Lietot lirēju. Labi, tā pāri visam Valmiera dodam Mārtiņam Zelčam 25 eiro dāngāt no Sportland, bet tāpēc, ka tu esi Mārtiņu uzvarējis, tu esi uzvarējis YouTube komentāros, tev ir jāuzraksta Rīgas Zeļu Instagram kontā. Jā, tev ir jāuzraksta, jāpasaka, hei, Mārtiņš Zelčs uzvarēja, un tad tev izstāstīs, kā tikt pie kārtas, lai gan tu jau tik bieži uzvari, gan jau, ka tu zini, kā var tikt pie Tā Jā, kārtas. Čau. pat taisno Sportlandē. Jā, Te šeit. Mārča. Jā, Bum. zini, jā. Sūtiet. Bet tā Bet kā jā. adresi jau zināt. Apsveicam, tā, pasmēs vai komentāros, tu tur Rēnis atvērs, ir kāds varbūt interesants jautājums raidījuma noslēgumā kaut ko. Ja ķelti atgriezīs Olinika, Turza garantēti, ja rakstīja Jānis Kļaviņš. Turze, jā, nu labi. Tas ir tikai negatīvā ziņā. Nē, vai? Turze laikam ir kaus. Nu, jā. Jā. Viņš nav. Es piekrītu. Viņš nav Kelijs slikts. Soliniks. Viņš Man iedarās Bostonas pilsētā. Jā. Nu, viņš izstāsta pēc kaut kāda 60 gadu ķeltu Vispār bokseru viņš kaut kādā izstāsta nelegālajā. pēc Kelly family dziedātāja. Arī. Nē, viņš izstāsta, kur bija tie brāļi, Olsen. kas dziedāja umba. Tas ir vairāk tāds Kalifornijas tāds, kaut kāds tāds vai- Nu, Domāju, ka Kelijs Pārcēlēs Oliņks ir no- sērfojis dzīvē. no Oklahomas uz Kaliforniju. Tas bija pirmais gads viņam Losandželosā. Nu, labi. So, Garmāti ir čeki. Bostonai vienīgi Kaut kāds bārds veidos čeki. tā problēma visiem šiem, ka viņam tās visas lielās algas ir tādas, kuras viņam vajag. Pagaidi. Un es, starp citu, uzsvēršu, mēs runājāmies par Lauriju. Šī ir tā pirmā sezona, ka komandas, kas ir virs tā priekšautiņa, tās vairs nevar bājot. Pēc bājot paņemt spēlētāju, kuram bija lielāka alga par 12 miljoniem. Cik Nu, labi. sākās tā smacēšana spēcīgo komandu. Tie visi noteikumi pret spēcīgo komandu veidošanu. Tā kā Laurijas nevarēs izvēlēties. Sociālisms sākās. Jā, Clippers, Boston, kas tur vēl atkrīt viņam. Raidījumā beigās tāds viens
Mazais man viens svarīgs komentārs Elgars Bekmans prasa, Kugri, ko tu darīsi Talsos? Es nezinu, dodies uz bezrīnas.lv, iegādājies biļetu uz man izrāda Talsos, un tu uzzināsi, ko es darīšu Talsos. 9 Pakalnu pilsēta. 9 Pakalnu pilsēta, jā. Intera Busuļu pilsēta. Jā, Helmaņa, Raiva Oters. Mums nevajadzētu raidījuma beigās apspriest. Andris Gītendorfs. Bajāru klana. Kārlis Kantors nebija no Talsos. Man liekas, Raimunds Tiguls, man liekas, arī. Tiguļu kalns ir tu, Mums gal galā. Starp citu, ja tu sāki. Jānis Strelnieks. Arčs Strelnieks. Arč. Janka. Mums nevajag apspriest muzikālās bankas rezultātus. Ja nē, tad... Jā. Bet man patīk vēl tāls cilvēks. Bet tu apspriedi saukšu ik pa laikam kādus. Labi. Pagaidi, Kristaps Zūds nebija, ne? Nē, Sabila. Edgars Lasenbergs Vanzen. Bet tāls novads. Okay. Tā uzvarēja. Es īstenībā neatceros. Kanbergs vai ne? Vēl? Kas uzvarēja? Kas muzikālajā bankā uzvarēja? Es taču nezinu. Kas piedalās? Es zinu, ka 5. vietā palika... Kas piedalās? Grupas un dziesmas. Tur, bet labi, latviešu dziedātāji. Tur labi laiž. Tur bija prāta vēd, bija 4. Labi, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Mēs mēģināsim atcerēties vēl Tallas iedzīvotājus un kā gāja visiem Rūds Dons. Okay. Kārlis Kantors arī, ne? Ir. Jā, pagad, treneris Tallas sports. Jā. Es nezinu, kurienes viņš pats ir. Viņš spēlē Tallas. Sapsīt, Arkādijs Bajārs ir no Bauskas pats. Viņš pārcēlās uz Talsiem. Arkādijs Birjuks atkal ir no Rēzeknes. Pārcēlās uz Rīgu, kas ir interesanti. Jā, tas ir interesanti. Jo Rīži gājas no... Ielūgstas. Lai gan ne, pat man šeit... Pie Ielūgstas. Šēder. Pagaidi. Tāds mazs cīms no tām Ielūgstas. Un kā mēs noskaidrojam... Šo raidījumu sponsorēja Varam, vidas un reģionālā ministrija. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Ir krasi kritusies skatītāji tiešraidē. Beigsim raidījumu. Visu labu, tiekamies jau. Nākamnedēļ 2 raidījumi, trade deadlines arī dzīvējā un pirmdien kā vienmēr. Un jā, davai. Čau. Atā. Čau.